ja būtu mīnus, viss būtu ļoti labi. Re, kādi izskatās āķi. Vienlaicīgi varēs pacelties kopā braucot 2 cilvēki, bet vispār stundā iet runa it kā pa 800 cilvēkiem vai pat vairāk. Precīzi nevar pateikt. Tas firma Leitner izrādās. Nu un tā, pat cik uz kalnu pietrūks sniegs. Sniegs tiek ņemts visās iespējamās vietās. Un arī no stāvlaukuma kempingā. Bet gudrinieki ir arī izdomājuši, ka vajag no kempinga pļaviņas ar smagu tehniku ņemot. Viņi diezgan normāli sabojā. Jo tanka dromos parasti negrib teltis neviens celt. Baidos, ka asfalts arī nebūtu labākajā kondīcijā pēc tiem ekskavatoru nagiem. Nu tā, 6. marts. Jūs otrais netiksiet augšā lērā. Siguldas kausa sākuma. Šiltā drīzes pacēlēja. Tā, kamēr gatavojās dalībnieki. Viss notiek, pacēlēja darbojās. Vēlreiz atmiņās apstājies, bet pirmo viņš aizies augšā. kausa izcīņas sacensību norisi šinī pat Šeit gan trasē ir arī liels ezers un 1969. teici, gadā. Iniciatori toreiz bija Mārtiņš Viss notiek Straune, pareizi. tagadējais Kalnu federācijas priekšsēdētājs. Un tā pacēlājs ir aizgājis. Tur Vito Jānis regulē kustību. Vienlaicīgi var celties pie viena āķa 2 cilvēki. Es tā arī neesmu uzzinājis, cik ir jauda vienā stundā visām pacēlājām. Bet dalībnieki ir pietiekami daudz priekš tādu laiku. Kāda rindiņa izveidojusies. Darbojās jumas telts ar dažādiem atspirdzinošiem ēdieniem un dzērieniem. Ir arī izstrādīts. Ezera malā varētu teikt, kur muzikanti. Nu, tā apmēram izskatās. Tur ir kaut kur. Aha. Jānis pamāja roku. Tā ir reklāmas. Viss kā vajag, kā īstā sacensībās. Ko tik tu nereklamē? Nu, sniegs ir, protams, sliktāk kā 2. datumā, kad es filmēju, bet neko darīt. Tagad jau var arī tā teikt, jo šajās tradicionālajās sacensībās ir ienākusi jauna skaņa, jo rajonā ir nodibināts uz Siguldu bāzes Ziemas olimpiskais centrs, un šis ir pirmais objekts, pirmā materiālā lieta, un tas viss tiek taisīts par, lai tautai būtu prieks, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja attīstīt savus talants un nest slavu savai tautai. Protams, tas ir tikai pirmais solis. Es domāju, ka nākotnē ziemas sporta veidiem Rīgas rajons dos un Sigulda lielu ieguldījumu.
Un es novēlu jums labas sacensības, lielu prieku un būt sporta un olimpiskās kustības entuziastiem. Tā kā pirmoreiz šis izrādās ir olimpiskais centrs, bet Siguldas kausu tradīcija jau sen ir olimpiska, tad lūdzam mūsu olimpisko lapu iedegt Ilzi Ābolu un Ivaru Ciagūnu. Maza uzmanības sacensību dalībnieki. Pirmie startē mūsu nākošie olimpieši, kas ir šodien pārstāv kuplā skaitā, tad startē sievietes, tad startē vīrieši, veterāna un jaunāti. Visa informācija principā šā startā pie starta. Paldies dalībniekiem! Ejam uz sacensībām! Tā brauc Andrejs Rode. Andrejs Rode bija 4. grupā laureāts 87. gadā. Andreja rezultāts pirmā parādīja, kā brauc Latvijā. Tā mēs esam tajā tīklo, te jums uzstādīs Raimons, reku stāv rindā, var tikt pie karstīna. Mājāts vazīts. Te pat ir kalns. Var redzēt, ka līst lietas. Sauli panākot. Bet sacensības notiek. Viens brauciens ir tikai. Un te ezeviņš, kas nekad te nav bijis. Un 9. novembris tiek būvēta mājiņa pie pacēlāja. Iestājies ir gandrīz pavasars. Viss nokusis, kaut gan nesen bija uzsniedzis sniegs. Ir jau vietas, kur būs sniega lielgabali. Var sakot, viss gaida ziemu un salu. Mājiņa tāda simpātiski būvējās. Ir 5. decembris un es atrodos trases pakājē. Ir parādīsies skaista mājiņa. Dažas dienas atpakaļ te ir bijušas pāru svētki, re, kur vainags. Un te būs vēl viena mājiņa. Šo mājiņu uzbūvēja burtiski nepilnās 2 nedēļās. Nu, un mazliet šodien uzsals, un jācer, ka drīz parādīsies arī sniegs. Mājiņa ļoti labi iederās te tādā ielajā. Kad viss apsniks, te būs tā kā pasaknamiņš. Tur būs vieta kompresoram, tur būs elektrības sadales skapis. Acīm redzot vēl šis tas. Ir 14. decembris. Un rekur top otra mājiņa, jā. Otra mājiņa. Kalna galā ir veikts liels darbs, lai nolīdzinātu. Viss nelīdzainums tur ir vests. Kāds materiāls, ko pēc tam izlīdzina, nesot tur arī zāģi skaidrs un zemi. Un tagad kalns ir tāds tīri līdzens, bet 14. decembrī vēl nav sniegs. Tā, nu un otra mājiņa ir principā gandrīz gatava. Izskatās, ka ir arī tur logi un dūmkūpa. Tad
Acīm redzot, vēl kādu nedēļu paies, un arī šeit būs jumts, jo vīri strādā ātri. Tā, decinieks vēl nav, un nāķi arī vēl nav pielikt pie pacēlāja. Ir 16. decembris, un uzsnidz sniedziņš balts. Temperatūra ir apmēram ap 0. Nā, re. Te ir mājiņas, un te vīri būvē. Vīri sola, ka būšot jumts uz pirmdienu, tas nozīmē vēl pēc dienām 4. Kā filmiņu mums aparāda? To vidīgu. Ir 19. decembris. Sāk spīdēt saulīte, un vakarā ir iedarbināti sniega lielgabali. Lūdzu, re, kur viņi jau strādā. Tad 18. decembrī var uzskatīt, ka ir sākta tāda nopietna sniega sagatavošana. Bija putenis vējš, vakar vēl no rīta puses bija ap 0, bet nu šodien ir kaut kur apmēram -3 grādi laikam. Un re, kā tīri smuka lielgabali strādā. Vējš gan ir diezgan liels, nes visu pa gaisu. Uzreiz nevar redzēt, ko viņi saražojuši, bet tā darbojoties, to varēs drīz just. Un arī koki apsniguši. Nu jau izstās pēc ziemas tā lieta. Tālūk, tā izskatās tāpāk šitā visa lieta. Būs sniegt tīri vareni. Mudiņas. Tā, jumts jau arī iet uz beigu gala. Vīri teica, ka pirmdien būs gatavs, šodien ir svētdiena, tā ka iespējams, ka taisni tā arī notiks. Lūdzu, lielgalā sadod vaļā kārtīgi. Tīri ievērojami attālumā pūš sniegu, un vēl nedarbojoties it kā uz pilnu jaudu, tas lielgabals, jo nav mīnus tik lieli. Šeit varētu būt vieta, kur braukt ar kamerām. Un tālūk, Jānis Apzalods. Asinsunu uzbildēja, sniega lielgabali palaist. Asinssuns ir aizbēdzis, viņš ir tik maziņš, ka nevar atrast, bet re kāds tev ir retiraks. Viss notiek. Viss notiek. Un uz Ziemassvētkiem... Lielgabali palaist un pirmā datumā būs baigā balnuskauta. Bet uz Ziemassvētkiem kā jau arī vajadzētu būt sniega sagai. Sāks slepot. Svētdien sāks slepot. Svētdien ļoti labi. Ļoti labi. Un re, kur arī asinssuns. Tā saulīte parādās arvien spožāk. Lielgabals strādā ļoti labi. Un
te ir arī domas priekšsēdētājs, un es saprotu Austrijas speciālists, kurš palaid tos lielgabalus. Kas tagad notiek? Datumu rāda 2000. gadu, bet vēl ir precīzi 2 stundas līdz 2000. gadam. Un no 10 šeit sāksies vizināšanās ar slēpēm. Kalns ir sagatavots ideāli, viss ir nobraukts, viss, kā var redzēt, ir ļoti labi sagatavots. Un pacēlājs pēc dažām minūtēm acīm redzot sāks darboties, un šeit varēs sagaidīt jauno gadu. Arī mēs esam domājuši šeit sagaidīt, kas te vēl notiek. Reku notiek arī ugunskura kurināšana, tad pie ugunskura var kaut ko uzcept, acīm redzot. Viss ir apgaismots. Mašīnas sāk ierasties. Šeit 2 namiņi stāv. Vienā no namiņiem noteikti būs karsts vīnu, tējas un vispārējais. Bet tas būs pēc kāda brīža. Un tā līdz jaunam gadam paliek apmēram 10 minūtes. Te ir cilvēki, kas jauno gadu sagaidīs uz kalnu. Es domāju, tas būs labākais veids, kā viņus sagaidīt. Vēl nāk tālumā klāt mašīnas. Spēlē muzika, viss notiek, pacēlājs darbojās. Darbojas arī sniega lielgabals. Un tā izskatās braucot ar kameru pie acis. Protams, redzēt diezko nevar, izskatās labi. Foršāk ar aci. Nu, ir mazāk par 10 minūtēm līdz jaunajam gadam. Te ir sadegtas lampiņas sniegā. Tāds kā aplis izveidots. Cilvēki sagatavojušies sagaidīt jauno gadu. Nu, kāds dodās lejā 2 lāpām. Ir sācies pilsētā salūts. Salūts pie domas. Nu, reku Rūdas akmentīča ģimeni un apkārt slēpotāji.
notiek kalnu galā. Turpat strādā arī Lielgabals. Un tā notiek lejā. Ļoti forši. Laimīgu jauno gadu! Čau, čau! Nu, tur laikam vītos uzdarbojās. Tur laiž, kā tā.